Pāris gadus atpakaļ es atklāju ļoti interesantas metodas, kā var atcerēties ļoti daudz informācijas. Un angliski tas saucās memory palaces, latviski būtu atmiņu pilis, ja? Un tā ir ļoti sena metode, tūkstošiem gadu jau. Ja? Un tas princips ir tāds, ka tu iedomājies kādu telpu un tu izvieto pa stūriem objektus, priekšmetus, kas reprezentē dažādus vārdus, konceptus, un tā tu vari atcerēties ļoti daudz informācijas. Un tas ir tieši kā atmiņu čempioni var atcerēties vairākus kāršu kāves un tam līdzīgi. Ja? Un es sāku izmantot to darbā, un es varēju ļoti veiksmīgi atcerēties visādus procesus, tehniskās procedūras, pat komandas, kas ir jāievada dažādās ierīcēs, lai analizētu. Un tas man lika justies tajā brīdī drošākam, pašpārliecinātākam. Un es izdomāju tādu teoriju, kad tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai mūsdienās visos darbos, kur ir cilvēkam jāatceras diezgan daudz informācijas, ja, mūsu dienu informācijas laikmetā, ja, ka šādas metodas var lieti noderēt un palīdzēt justies pašpārliecinātākam, līdz ar to arī dabūt paaugstinājumus un savu sapņu darbu un izsisties tālāk, un viss likās forši. Bet pēc kāda laiciņa to izmantojot, es tāpatās sapratu, ka tas tur iekšā, viņš jau to visu zina. Viņš atceras visu to, kas ir kādreiz noticis, un tās emocijas, ja viņas nav dziedētas, viņas tur būs, un tu triggerēsies, un atkal bija situācijas, kad strīdi bija ar kolēģiem, un jūtos triggerēts, un tāpatās nepilnvērtīgs dažreiz, un nesapratu, kāpēc. Centos sev to noklusēt, nomaskēt, tā kā samalot sev, nē, viss jau ir kārtībā. Bet tikai tad, kad sāku strādāt ar zemapziņu un sāku attīrīties un dziedēt visas tās emocijas, tikai tad sapratu, ka tas ir vienīgais īstais veids, kā ar to visu var tikt galā. Ja? Un tas brīnums ir tāds, kad pēkšņi tas, ka tev ir jāatceras daudz, ja? Un ka tu nevari atcerēties, un tas it kā grūž izmisumā un tam līdzīgi, ja? Tas pat vairs nav aktuāli. Jo ir iemesls, kāpēc tev šķiet, es neatceros un ir problēmas atcerēties. Tam ir emocionāls iemesls. Un tagad es darbā vienkārši par to vairs neuztraucos vispār. Man ir mani pieraksti, un ko es zinu, un es paļaujos uz sevi. Ja es arī kaut ko nezināšu, es to vienkārši atradīšu. Ja? Tā kā viss tas ir tikai emocijas mūsos iekšā, trūkums, kaut kāda sevis noniecināšana. Un tad, kad mēs to sākam sakārtot, tad viss uzlabojas.